Es esmu sveicināts, mans brāl un māsa, lūkšanas skolas dalībnieki, lai Dievs tev bagātīgi svētī. Mēs turpinām. Mēs beidzām ar to, cik daudz ir jālūdz, kā jālūdz un par ko ir jālūdz. Es domāju, ka tā ir ļoti svarīga tēma un aktuāla tēma. Mums noteikti ir patīkama tēma, jo mums taču patīk no Dieva saņemt. Mums patīk, kā teikt, būt koncentrētiem uz sevi, jo cilvēks, tā ir radīts. Bet mums ir jāmācas salikt šīs lietas pareizā secībā. Mēs beidzām ar to, ka mums ir jālūdz katru dienu. Tas ir ļoti svarīgi. Es gribu atgādināt vēlreiz. Neizlaid nevienu dienu ar to kungu. Tad, kad tu celies augšā, atceries, kas ir tās prioritātes tavā dzīvē, kas ir tas, ko tev ir jāizdara šodien. Jo rītdiena pienāks, un iepriekšējā diena viņa paies, un tā vairs nebūs. Ja? Tāpēc tev ir svarīgi jāsaprot to, kas ir lūkšana priekš tevis, kas ir šīs attiecības tev ar Dievu, ko tas tev nozīmē, tāpēc neizlaid, jo mēs mācījāmies. Ja tu lūdz Dievu, ja tu mīli Dievu, tad tu viņu meklē. Ja? Tev viņš ir svarīgs. Ja tu esi atkarīgs no viņa, tu lūdz viņu, vai ne? Tad, kad tev ir grūti, tu zini, ka tu nespēsi pastāvēt kārdināšanas, tu lūdz viņu, tu meklē viņu. Tad, kad Dievs viņš ir pavēlējis to darīt, mēs to darām. Tāpēc neizlaižam nevienu dienu. Tu būsi svētīts. Tu būsi piepildīts. Tu nekad nebūsi tukšā. Tavs kalns vienmēr būs pilns līdz malai. Dievs to ir apsolījis savā vārdā. Viņš nemelo, viņš ir patiets Dievs. Dievā nerakstīts, lūdziet bez mitēšanās. Un tas ir ļoti svarīgi. To es jau sacīju iepriekšējā mācību tēmā. Neizlaidīsim nevienu dienu. Tas ir ļoti svarīgi. Jo miesa ir vāja. Jā, mums ir jācīnās ikdienas, ir pretestība, ir negribēšana, un nav tā īstā sajūta, nav tas īstais garastāvoklis. Mēs nedzīvojam pēc sajūtām. Mēs dzīvojam ticībā uz Jēzu Kristu, un mēs zinām, ka Dievs mums ir sagatavojis caur viņa dēlu Jēzu Kristu visas tās garīgās svētības. Un tieši caur to, ka mēs nākam pie viņa, mēs nākam ticībā, un mēs to saņemam. Tas ir ļoti svarīgi. Kā mums lūgt? Vienkārši, konkrēti. Mums ir jālūdz konkrēti. Reizēm mēs nākam pie Dieva un viņam stāstām visu savu dzīvi. It kā Dievs neko nezinātu. Viņš visu zina. Ziniet, kā rakstīts Dieva vārdā Mateja evaņģēlijā? 6. nodaļā, 8. pantā ir rakstīts tā. Jo jūsu tavs tēvs, jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Viņš jau zina. Viņš zina tavu vajadzību. Tāpēc mums jālūdz konkrēti. Tad, kad tev ir vajadzība, lūdz konkrēti. Ticībā. Mums nevajag lūgt tā, it kā Dievs īsti nesaprastu. Viņš saprot. Mēs gribam reizēm izstāstīt visu stāstu, visu savu problēmu, bet Dievs viņš zina. Viņš zina tavu dzīvi. Viņš pat zināja to, ka pirms pasaule tapa, viņš izredzēja tevi. Pirms pasaule tapa, viņš izredzēja tevi. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast mums šīs lietas. Līdzīgi kā pie manis cilvēki nāk un tad, kad izsaka lūkšanu vajadzības, viņu stāsta. Labi, es vēl varu nezināt, bet Dievs zina, viņš zina. Tāpēc mums jābūt konkrētiem, konkrēti lūksim, prasīsim Dievam konkrētas lietas. Ja? Uzticēsimies viņam, paļausimies uz viņu. Jo nav tā, ka Dievs nesaprastu. Jo nav tā, ka Dievs nezinātu, viņš visu zina. Un Dievs grib, lai mēs esam konkrēti. Kā mums ir jālūdz konkrēti? No sirds. Dievs zina tavu un manu sirdi. Tu nevari noslēpt savu sirdi, tu nevari noslēpt savu dzīvi. Jona mēģināja aizbēgt no Dieva, kaut viņš zināja, ka viņš no Dieva nevar aizbēgt. Viņš nevar aizbēgt no Dieva.
Viņam vajadzēja lekt ārā no kuģa un valīju vēderā. Dievs zina tavu manu dzīvi, es neko nevaru noslēpt. Viņš visu zina. Mums jālūdz no sirds, konkrēti. Mums ir jālūdz Jēzus vārdā. Ja? Jēzus vārdā. Mācekļi reiz lūdza Jēzu, viņš sacīja, māci mums lūgt Dievu. Itin kā Jānis saviem mācekļiem māca lūgt. Māca mums. Un Jēzus viņš dod kādas svarīgas, šeit mēs iziesim caur kādām raksturvietām, kur Jēzus dod kādas svarīgas patiesības. Tātad Jāņa 14:13, tas ir Jāņa evaņģēlijs 14:13. 14:13 Jēzus viņš šeit saka. Un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Jo Jēzus kādā citā vietā saka, līdz šim brīdim jūs neesat lūguši manā vārdā. Viņš saka, bet visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, tātad neviena cita vārdā, Jēzus Kristus vārdā mums ir jālūdz. Jēzus vārdā mums ir jālūdz. Jā. Cilvēki šodien nepazīst Dievu, viņi vienkārši runā ar Dievu. Viņi nepazīst Jēzus Kristu kā Dievu dēlu, kā Dievu, kā dzīvu varam Dievu, kā glābēju pestītāju. Viņi pielūdz kaut kādu visaugstāko spēku. Jā, viņi lūdz, viņi it kā ikdienas arī ceļās un lūdz un prasa Dievu gudrību, bet viņi nepazīst Jēzus Kristu kā par savu personīgo glābēju. Bet mums Dieva vārds parāda, ka mums ir jālūdz Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Mēs nākam pie Tēva caur Jēzu Kristu. Tā nav kaut kādā forma. Tas ir tas, ko Dievs mums ir devis savā vārdā. Tā ir Kristus pavēle. Ja? Mēs nākam pie Tēva caur Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu. Kāpēc caur Jēzu Kristu? Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un ne tikai tāpēc, ka viņš ir Dieva dēls, viņš atdeva savu dzīvību par tevi un par mani. Viņš izlēs savus asinis par tevi un par mani. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība pie Tēva. Un neviens nevar nākt pie Tēva kā vien caur viņu. Mēs nākam caur Jēzu Kristu. Bībelē mēs lasām, ka mēs pieejam pie žēlstības troņa caur Jēzu Kristu. Jēzus ir aizstāvis. Viņš aizlūdz par mums Tēvu priekšā. Bībelē rakstīts. Ja? Mēs nākam caur Jēzu Kristu. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam konkrēti. Mēs lūdzam no sirds. Ja? Garā un patiesībā. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Par ko mums jālūdz? Par ko? Noteikti mēs reiz domāsim atkal par lūgumiem, par vajadzībām un tā tālāk. Vispirms personīgas attiecības ar Dievu. Vispirms personīgas attiecības ar Dievu. Nākamajā tēmā mēs runāsim, kas ir personīgas attiecības ar Dievu. Kas tas tāds ir? Ja? Tad jūs sapratīsiet, ko tas nozīmē. Ja? Tur nav tik iekļauta lūkšana. Kas ir personīgas attiecības ar Dievu, par to mēs runāsim. Un tad visas pārējās lietas. Jā, Dieva vārds saka, ka mums ir jālūdz par valdībām un varām. Mums ir jālūdz par visiem cilvēkiem. Mums ir jālūdz par saviem tuviniekiem, par neglābtajiem, par tiem, kas ir pazuduši, par tiem, kas ir atkarīgi. Mums ir jālūdz par slimajiem. Wow, tik daudz vajadzības. Redziet, kāda problēma? Mēs šodien esam tik ļoti fokusēti uz sevi, koncentrēti uz sevi, mēs aizmirstam lūgt par citiem. Mīļais draugs, es gribu tevi iedrošināt. Atvēl laiku Dievam personīgām attiecībām ar viņu. Personīgām attiecībām ar viņu. Bet atrod laiku lūkšanai, lai lūgtu par cilvēkiem. Lai lūgtu par citām lietām, kas varbūt tevi nemaz neskar. Iežēlojies, iestājies. Lūdz, lai Dievs dod tev tādu aizlūgšanas garu, ka tu vari to darīt regulāri. Par to arī ir jālūdz. Tu nevari tik vien lūgt par sevi, domāt par savu ģimeni, domāt tik par sevi. Tev ir jādomā arī par citām lietām, par cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Par ticības biedriem. Tas ir ļoti svarīgi. Apostols Pāvils vairākās vēstules viņš raksta,
Es lūdzu par jums. Es lūdzu nemitīgi par jums, dienām un naktīm lūdzu par jums. Tas bija ļoti svarīgi viņa dzīvē. Kas ir svarīgi tavā dzīvē? Vai tikai domāt par savām vajadzībām, par savām vēlmēm, kā Dievs piepildīs to, kas ir attiecināms uz tevi, vai arī tās lietas, kas tevi nemaz neskar. Tas ir ļoti svarīgi. Ir ļoti svarīgi lūgt par šīm lietām. Tātad es vēlreiz gribu sacīt, par ko lūgt. Pirmkārt, mums ir svarīgi nodalīt laiku Dievam, lai mēs varētu tiešām pavadīt brīnišķīgu laiku ar viņu. Tādu nedalītu laiku viņam. Pilnīgi nedalītu laiku priekš viņa. Ne priekš neviena cita, priekš viņa. Un lūgt arī par visām pārējām lietām. Lūgt par cilvēkiem, lūgt par saviem tuviniekiem, lūgt par valdībām un varām, lūgt par garīgo atmodu, lūgt par savu zemi, lūgt par savu pilsētu. Patiesībā ir ļoti daudz vajadzīgs. Noteikti jums ir ļoti daudz vajadzīgs, par ko lūgt. Tāpēc atrodiet laiku, meklējiet laiku, lai lūgtu. Bet, lai šīs vajadzības, šie lūgumi nebūtu pāri jūsu personīgo attiecību veidošanu. Jo personīgās attiecības ar Dievu, tas ir pamats jūsu dzīvē. Tas ir pamats tavā dzīvē. Vispārējais, tas ir tāds otršķirīgs. Tāpēc nesajauksim šīs secības un šo kārtību, tas ir ļoti svarīgi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, nākamajā reizē tiksimies un runāsim jau par personīgām attiecībām. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, visu labu!